Šoreiz es jums parādīšu, kā tikt pie šādas skaistas krūzītes jau vēlamajā tematikā. Un tā, lai tādu pagatavotu, ir nepieciešams krūzīte ar taisnu sāna virsmu, man patika matēta, batīte vai salvetīte, attaukotais, kas varbūt arī dagvīns, un šādas te veida uzlīmes jau vēlamajā tematikā. Un, protams, šķēres. Starp grāmatām es nofiksēju krūzīti, jo tas ir vienkāršākais un ērtākais veids mājas apstākļos. Ar attaukotājā samitrinātu vatīti, saltīti vai drāniņu kārtīgi notīra krūzīti. Krūzītes virsmai ir jābūt sausai. Tad izvēlas savu mīļāko uzlīmīti. Starp citu uzlīmītes es pasūtīju Temu. Tur ir visdažādākās tematikas. No uzlīmes virspuses ļoti uzmanīgi noņem plēvīti ar zīmējumu. Un uzlīmi pārnes jeb līmē uz krūzītes virsmas. Un to ļoti kārtīgi izlīdzina, lai zem tās nav gaisa burbuļu. Tad no apakšmalas, ja vietas, kur uzlīmē nav smalkas detaļas, noņem virsējo plēvīti. Manā gadījumā tas ir nevis no brieža ragu pusītes, bet no uzlīmītes apakšas. To dara lēnām un uzmanīgi. Saudzīgi pārliecinās, vai uzlīmīte ir kārtīgi pielipusi krūzītei. Un lūk, krūzīte ir gatava lietošanai, dāvināšanai vai acu priecēšanai. Uzlīmju noturību. Es savu krūzīti lietoju jau vairākus mēnešus, to mazgāju ar mīlestību un ļoti neberžu. Un varu tikai teikt, ka uzlīme kalpo ļoti labi un izskatās kā jauna. Tādēļ no sirds vēlu radīt savas mīļākās krūzītes mīļākajā tematikā, savu mīļākā dzērienu baudīšanai, lai tā rada patīkamu noskaņu un priecē sirdi. Bet katram meistaram savi niķi, katram meistaram savi stiķi.